Esiet sveicināti, radioklausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radioraidījumu. Ar jums kopā esmu es, Girts Jaunzems. Dieva vārds cilvēkiem ir dots, lai mēs caur to labāk iepazītu Dievu, viņa raksturu un mīlestību. Līdztekus tam Dieva vārds sniedz arī ļoti praktiskus padomus un palīdzību mūsu ikdienas dzīvē kopā ar Dievu. Šajā raidījumā ielūkosimies Bībeles studiju materiālā 2026. gada 1. ceturksnim, kurā padziļināti pētījām Pāvila vēstules Filipiešiem un Kolosiešiem. Kopā ar Anitu Rozi, Sigitu Pešeli un raidījuma vadītāju Vinetu Krauliņu pārdomāsim, kā Pāvila rakstītais uzrunā mūs šodien. Patīkam klausīšanos! Sveicināti, mīļie radio klausītāji! Priecājos šodien būt studijā kopā ar Anitu Rozi un Sigitu Pešeli. Sveicināts! Labdien! Sveicināti! Šodien mēs vēlamies atskatīties uz Bībeles izpētes ceturksnī aplūkotajiem jautājumiem. Katrs Bībeles izpētes ceturksnis dod mums īpašu iespēju iedziļināties kādā nozīmīgā Bībeles tēmā. Šoreiz mēs pētījām vēstules Filipiešiem un Kolosiešiem. Sigita, kas tevi ir īpaši uzrunājis pētot šīs abas vēstules? Pašā sākumā man jāsaka, varbūt neiedziļinoties vēl tieši konkrēti kādā no viņām, bet jāsaka, ka vienmēr, kad es lasu Bībeli, man ir ļoti svarīgi zināt vēsturisko kontekstu. Jo es arī lasīju kādā no māsas Elenas Vaidas grāmatām, kur viņa saka, ka Bībelē konteksta un fona pārzināšana ir izšķiroša. Tā ir izšķiroši svarīga, lai izprastu notiekošo, jo tas bagātina vēsti, tas palīdz izprast to cilvēka, varētu teikt, pozīciju, kur viņš stāv, kādos apstākļos viņš atrodas, kad viņš to raksta, kāpēc viņš raksta, kam viņš raksta, ar kādu mērķi raksta. Un pieejot ar šādu domu, es arī sāku lasīt abas šīs Pāvila vēstules un paskatījos nedaudz Bībeles komentāros. Tur ir minēts tas, ka apostols Pāvils vispār kopumā ir uzrakstījis 5 vēstules no apcietinājuma vietām, dažādām apcietinājuma vietām. Tā ir vēstule Filipiešiem, vēstule Kolosiešiem, Efeziešiem, Filemonam un otrā vēstule Timotejam. Bet atrodoties dažādos laika periodos, dažādās apcietinājuma vietās. Tad vēstule Filipiešiem un Kolosiešiem, tās, ko mēs skatāmies, viņas ir rakstītas no Romas, no šī pirmā apcietinājuma laika, kad Pāvils 2 gadus pavadīja Romā. Viņš gan bija tādā mājas arestā ar Dieva žēlastību, un no turienes rakstīja šīs 2 vēstules. Tad Bībeles komentāri vēl saka, ka ir pagājuši apmēram 10 gadi kopš pirmās vizītes Filipā, kad Pāvils tur bija pirmoreiz. Tad ir pagājuši 10 gadi, un vispār tas ir apmēram 60. līdz 62. gads pēc Kristus. Tas nozīmē, ka tie ir apmēram 30 gadi pēc Kristus augšām celšanās. Ir ļoti, manuprāt, svarīgi paturēt prātā šo kontekstu, šo vēsturisko faktu tādu kopumu, lai tad, kad mēs lasām vai lasījām, labāk varētu izprast Pāvila vēsti. Mēs varam īsi ieskatīties apustuļu darbos 16. nodaļā no 9. līdz 12. pantam, kur ir pieminēta tā pirmā reize, kad Pāvils dodas uz Filipu. Viņš dodas kopā ar Timoteju, un tur ir ļoti interesants arī tas konteksts, jeb fons, kāpēc tieši uz Filipām, jo Pāvils nebija plānojis tur doties. Tātad apustuļu darbi 16, 9 līdz 12. Un Pāvils naktī redzēja parādību. Kāds maķedonietis stāvēja viņu lūgdams un sacīdams: nāc uz Maķedoniju un palīdzi mums. Kad viņš šo parādību bija redzējis,
mēs gribējām tūdaļ iet uz Maķedoniju, saprastami, ka Dievs mūs aicina viņiem sludināt evaņģēliju. Aizbraukuši no Troadas, mēs devāmies tieši uz Samatrakiju un 2. dienā uz Neapoli, un no turienes uz Filipiem. Tā ir galvenā pilsēta kādā Maķedonijas novadā, romiešu kolonija. Šī pilsētā mēs palikām dažas dienas. Tālāk tur aprakstīts ir, ka sabatā mēs izgājām ārpus pilsētas pie upes, kur, kā mēs domājām, būtu lūgšanas vieta, un apsēdušies mēs runājām uz sanākušajām sievietēm. Un tālāk stāsts aiziet par Lidiju, kā viņa pieņēma vēsti, kā viss viņas nams ģimene pieņēma vēsti, kā viņa tika kristīta, kā viņa uzaicināja Timoteju un Pāvelu pie sevis mājās. Un ir ļoti jauki redzēt šo chronoloģiju, tādu bībelisko vēsturisko notikumu chronoloģiju, un arī ar tādu analītisku pieeju skatoties, kā attīstījās apustuļa darbs, kā Pāvils. No sākuma viņš aiziet vizītē, draudze jau bija dibināta, bet viņš aiziet, viņš sludina evaņģēliju, arī te ir ļoti daudz tādi momenti, ka viņi satikās sabatā, pēc Kristus augšām celšanās 30 gadi ir pagājuši, sanāksmes notika sabatā, viņi nebija sinagogā, viņi bija dabā, kur viņi domāja, kur būtu klusa lūgšanu vieta, viņi sludina evaņģēliju, un ir sieviete ar visu ģimeni, kas pieņem vēsti. Un tāda maza atkāpe, ja pirms mēs skatāmies vēstulē Filipiešiem. Tad ir pagājuši 10 gadi, Pāvils ir Romā mājas apcietinājumā, un viņš raksta vēstuli Filipiešiem. Kas mani šajā vēstulē visvairāk iespaidoja, varētu teikt, ka es paskatījos vispār uz Pāvilu ar jaunām acīm, lai gan pati es esmu draudzē jau 32 gadus. Es, man liekas, nekad nebiju ar tādu skatījumu lasījusi un domājusi par Pāvilu, jo vēstulē Filipiešiem 3. nodaļā Pāvils, dodot vēsti par Jēzu, viņš arī paskaidro par sevi, un 3. nodaļa no 5. līdz 8. pantam, manuprāt, ir ļoti, ļoti īpaša. 8 dienu vecumā apgraizīts, no Izraēļa tautas, Beņjamīna cilts, ebrejs no ebrejiem, bauslības lietās farizejs, savā dedzībā draudzes vajātājs, taisnībā, ko bauslība paredz, nevainojams. Bet kas man bija ieguvums, to es Kristus dēļ esmu uzskatījis par zaudējumu. Bet arī tagad es visu to uzskatu par zaudējumu, salīdzinot ar mana kunga, Kristus Jēzus atziņas visai augsto cildenumu, kura dēļ es visu to esmu zaudējis un uzskatu to par mēsliem, lai Kristu iegūtu. Pirms es kādas vēl domas par šo dalu, es gribētu atgriezties pie apustuļu darbiem, kur Pāvils kādā aizstāvības runā, apustuļu darbi 26, 9 līdz 11, kad Pāvils skaidro savu atgriešanos, tur viņš saka šādus vārdus. Man pašam gan šķita, ka man vajag nācerieši Jēzus vārdam noteikti pretoties. To es arī darīju Jeruzālemē. Saņēmis pilnvaras no augstajiem priesteriem, es esmu daudz svēto ieslēdzis cietumā. Un kad viņus nomaitāja, man tas bija paprātam. Pa visām sinagogām es tos daudzkārt ar sodiem esmu spiedis zaimot. Pārlieku pret tiem trakojas, vajādams tos pat svešās pilsētās. To Pāvils stāsta par sevi, parādot, kāds viņš bija tad, kad viņš nepazina Jēzu. Un ja mēs skatāmies tagad uz viņa vēsti, kur visās vēstulēs viņš atklāja un paaugstina Jēzu un māca cilvēkiem raudzīties uz Jēzu un saredzēt Jēzu Dieva atspulgu un savu glābēju, tad man liekas, šī pārmaiņa tik ļoti raksturo to vēsts
patieso dziļo spēku un būtību, jo šis cilvēks, kurš agrāk bija Sauls un tad Pāvils, viņš ar savu dzīvi un godīgi atzīstot un aprakstot, ko viņš bija darījis pirms tam un kāds viņš ir tagad, viņš iedod šai vēstī tādu ticamību un īstenumu, saprašanu, ka tā tiešām ir īstenība, jo viņa dzīve par to liecina. Kad Pāvils saka, ka visu to bagātību, kas man agrāk bija, kas bija mana audzināšana, mana kultūra, mana piederība, visas tradīcijas, tēvu mācītais, tas, ko es vērtēju un kura vārdā es biju gatavs nogalināt cilvēkus, ka to tagad salīdzinājumā ar Jēzu es uzskatu un redzu, ka tie ir mēsli. Un kad es vienā vakarā šo lasot un dziļi to pārdomāju, es domāju, kāda tā ir pārmaiņa un ko tas nozīmē, kāda vērtība ir Jēzu. Ja viens cilvēks, garīgs, reliģisks cilvēks, var ieraudzīt šo milzīgo pārmaiņu, kāds spēks un vērtība ir Jēzum. Un ar tādu skatījumu, lasot viņa vēstules un visu vēsti par Jēzu, tam ir daudz, daudz dziļāka nozīme. Un varbūt pēdējais, ko vēl runājot par to, ka viņš bija apcietinājumā, viņš atcerējās to, kā viņš pats cietumā lika cilvēkus. Visām vēstulēm cauri iet tāda viena doma, ka neatkarīgi cik grūta bija dzīve, var redzēt, ka Pāvils spēja saskatīt gaišo pusi. Un tas viņam deva drosmi izturēt spiedienu, kas pret viņu tika vērsts, un neatkāpties. Jo viņš savu pārliecību tiešām lika uz Jēzu. Anitra, gribu zināt, kas tev ir īpaši uzrunājis, pētot šīs abas vēstules Filipiešiem un Kolosiešiem? Es šoreiz gribētu runāt par vēstuli Kolosiešiem un konkrēti par šīs vēstules 3. nodaļu. Un tēma, kuru mēs pētījām saistībā ar šo nodaļu, bija ar nosaukumu Dzīvot ar Kristu. Tāda ļoti reizē garīga augsta un te pašā laikā ļoti praktiska tēma. Bet arī tā klausoties tagad, ko Sigita runāja un stāstīja par Pāvilu, tas bija ārkārtīgi vērtīgi. Man šķiet arī šīs 3. nodaļas kontekstā un abu šo vēstuļu kontekstā saprast, ka Pāvils, kā mēs to sakām, zina, ko viņš runā. Ka viņš nerunā kaut kādu teoriju, kaut kādu skaistu teoloģiju, kas tās mokīs klausās, ja? Bet ka viņš tiešām to ir izdzīvojis, ka viņš to ir piedzīvojis. Ar mums šeit runā cilvēks, kurš zina, ko viņš runā. Un sākot aplūkot šo nodaļu, es domāju, ka būtu arī vērtīgi lasīt kādus pantus. Sāksim no 1. līdz 4. pantam. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Līdz 3. pantam. Tad arī Bībeles studiju grupiņā pārunājām un pārdomājām to jautājumu, ko tas nozīmē vērst savas domas uz augšu, ne uz zemes lietām un kā to praktiski realizēt. Jo mūsu ikdiena ir saistīta neizbēgam un gluži normāli ar to, ka mēs vēršam savas domas uz zemes lietām. Un man šķiet, ka te vajadzētu arī saprast un nepārprast to pantu, ka tur nav doma, ka mums ir jāaiziet prom no pasaules, ka mums ir jānošķirās no pasaules, ka mums varbūt ir jādodas prom kādā klosterī vai kaut kādā vientuļnieka dzīvē, lai tikai pārdomātu garīgas lietas un pasargātu sevi no pasaules samaitājošās ietekmes. Tas galīgi te nav tas, par ko Pāvils runā, jo ir gluži normāli, ka mums katram savās ikdienas gaitās ir savas zemes lietas, ja, un arī, kad mēs Bībeli lasām visā tajā kontekstā, mēs redzam, cik tur ir arī daudz par zemes lietām rakstīts, un tādām, ja, ko mēs saprast ikdienas lietām, varbūt tādā nozīmē. Un ka tas Dieva acīs nav nekas slikts, ka mēs par to domājam, bet kāpēc tad Pāvils aicina vērsiet savas domas uz augšu, ne uz zemes lietām? Un man šķiet, ka viņš mēģina parādīt to, varbūt sākuma punktu katrai dienai, kā mums tā diena būtu jāiesāk un kā mums tā diena būtu jāvada. Un ja mēs jau no rīta acis atverot iesākam dienu ar pateicību Dievam
Vienkārši neko sarežģītu, nē, ar pateicību Dievam par to, ka viņš mūsu acis ir atvērs, ka viņš mums to jauno dienu ir devis. Ja mēs iesākam to dienu uzticot visas šīs dienas gaitas Dieva rokām, jo tikai viņš zina, kas mūs sagaida. Ja mēs pavadām laiku pētot Dieva vārdu, tad gluži neizbēgami Dieva gars tad darbojas, lai mēs arī visās dienas gaitās vērstu tās acis uz augšu. Un arī tās zemes lietas kārtojot, mūsu skats visu laiku būtu vērsts uz augšu, un mēs to visu darītu caur debesu prizmu, jā, visu laiku. Varbūt, ja ir kāds lēmums jāpieņem, jautājot, kāds būtu Dieva prāts, pārdomājot, ja mums ir iespēja un laiks pārdomāt, jā. Kā Jēzum patiktu, ka mēs rīkojamies. Es tā mēģinu tiešām pēc iespējas praktiski to lietu tā pavērst, lai ir skaidrs, kas ar to praktiski ir domāts. Jā, tu man atgādināji pāntu no Bībeles, kur Dievs saka, lai mēs mīlam viņu ar visu savu sirdi, ar visu savu prātu un ar visu savu dvēseles spēku. Un, ja mēs domājam par šo pāntu, tad faktiski tā ir, ja mēs tās acis novērsīsim no tām debesu lietām, tad tā mīlestība pret Dievu arī samazināsies un var mūs aizraut pavisam no Dieva projām. Un kādreiz es tā pašā tādā Bībeles izpētes sākumā domāju, kāpēc Dievs tik ļoti grib visu, vai tad es nevaru kaut ko paturēt, kā saka, savā pārziņā. Bet tad ar laiku nāca tā saprašana, ka sirdī ir jānododas 100% gan Dievam, gan laulībā, gan arī mēs savus bērnus īstenībā mīlam 100%, mēs taču nemīlam 50%, vai ne? Un tādēļ Pāvila padoms ir ļoti vērtīgs, lai mēs turētu to fokusu visu laiku uz debeslietām. Tikai tā mēs varēsim tajā mīlestībā pret Dievu arī palikt. Turklāt vēl jādomā par to, ka mēs jau arī nedzīvojam kādā tādā labā pasargātā vietā, kur mēs varētu arī īpaši atļauties atslābināties. Mēs tomēr dzīvojam ienaidnieku teritorijā, jāpatur vienmēr prātā ir tas lielās cīņas konteksts, kurā mēs atrodamies, un mums atliek mazliet novērst skatu no Dieva, ka viss aiziet pilnīgi ārpus mūsu kontrolas tā, ka mēs varam tikai pēc tam domāt, kā es varēju kaut ko tādu pateikt, kā man vispār tādas domas varēja ienākt prātā, un te klāt nāk arī ļoti labi tas, kas ir pateikts 3. pāntā. Jūs esat miruši un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kas tas īsti ir? Jā, mums, protams, ir skaidrs, ka te ir domāta ne jau burtiskā nomiršana, bet garīgā nozīmē, ka mēs nomirstam savam es, jā, kā to arī mēdz bieži teikt. Mums ir jāizvēlās nolikt tas savs es, tā sava griba, tas savs redzējums un jāļaujās apslēpties Dievā vai jāpaslēpjās Dievā, lai viņš ir tas, kas mūs apņem, ka vairs nedzīvo es, bet manī dzīvo Kristus, kā citā vietā ir teikts. Ja? Man šķiet, ka tieši tas te varētu būt domāts ar to apslēpšanu. Jā, varbūt vēl varētu paskaidrot to, ka mēs tā kā ļaujam nomirt tam miesīgajam cilvēkam, jo tā miesa grib, visu kaut ko grib, visus pasaules labumus tā miesa grib, bet ja mēs piedzimstam kā garīgi cilvēki, tad tas garīgais cilvēks jau prot izvēlēties un prot atšķirt to garīgo bagātību no tām šīs zemes pavisam nevērtīgajām bagātībām. Jā, un tāpēc Pāvils arī tālāk te turpina šo tēmu attīstīt, un 5. pantā mēs varam lasīt, tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Netiklība, nešķīstība, kaisli, ļauno iekāru un mantkārību, tā ir elku kalpība. Nonāvēt, tas tomēr parāda arī uz tādu mērķtiecīgu darbību, ka mēs izvēlamies to katru reizi. Jā. Tas arī nenozīmē, protams, kā kādreiz viduslaikos praktizēja slānīt sevi ar pātagu vai kaut kādā tādā veidā sev disciplinēt, lai piespiest sev būt garīgam, noteikti nē, bet tieši tādā pašā veidā katru dienu iesākot kopā ar Dievu, lūgt, lai viņš paņem to projām, kas pieder zemē, jo tas nekad nav nekas labs. Tas vienmēr ir kaut kas tāds, kas mūs pagrūž uz leju, pagrūž atpakaļ, mudina varbūt kādam nodarīt pāri, varbūt pašiem sev nodarīt pāri kaut kādās izvēlēs, jā, un tieši tāpēc mums ir mērķtiecīgi jāizvēlās katru reizi, lai
lai Dievs ir tas, kurš mūsos to padara, jo mums jau arī bieži vien nav spēka to izvēlēties. Mums nav vēlēšanās pat bieži vien to izvēlēties, jā. Un ir arī tāds pasaulīgs tāds teiciens, tas jau ir milzīgs svēts, jā, ka tas būtu kā kaut kāds mīnus, cik citādi cilvēks to ierauga, ja viņš nav Dieva gara vadīts. Un interesanti, kāpēc šīs lietas te tiek nosauktas par elku kalpību. Konkrētas īpašības te ir, tā skaitā arī tur mantkārība un vēl kādas. Un man tad bija jādomā par to, kas tad ir elku kalpība šajā kontekstā. Tas varētu būt tas, kas aizņem mūsu laiku, aizēnojot Dievu, kas atņem mūsu laiku Dievam, un arī vēl var būt kaut kas tāds, kas attīsta mūsos kaut kādas īpašības, kuru dēļ citi nevar ieraudzīt Dievu. Caur mums būtu, kā kristiešiem, uzdevums iet un pasludināt un iet un parādīt Jēzu pasaulē, ja? Bet tas elks var būt kaut kāda lieta, kura mūsos tā kā apslāpē, nozog tās īpašības, kurām mums vajadzētu būt, lai varētu tad savu uzdevumu pildīt. Tā kā tur, protams, nevajag pārprast tā, ka mums nedrīkst būt nekādas savu brīvā laika nodarbes vai kaut kādas hobija aizraušanās vai vēl kādas lietas, bet ja ir kaut kas, kas nozog mūsu laiku tam, lai mēs varētu pavadīt laiku ar Dievu katru dienu, tur tad ļoti vajag tiešām domāt, vai tas nav nosaucams par elku. Lūkojoties te uz priekšu, ir tāda tā kā paralēlā rakstu vieta vēstule Kolosiešiem 3. nodaļa, 8. līdz 11. pāns, un arī vēstule Efeziešiem mēs par to varam lasīt 4. nodaļā, 22. līdz 24. pāntā, mazliet ieskicēšu te no 9. pānta. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Interesanti, ka Bībelē vairākās vietās ir izmantota tā apģērba metafora, ja mēs runājam arī par taisnības drēbēm, par mūsu, tā teikt, sārņainajām drēbēm, un te arī ir aicinājums novilkt to veco un apģērbt jauno, kas tomēr norāda arī uz tādu simbolu, ļoti spēcīgi, ka mēs atsakamies no kaut kā, kas ir bijis, un pieņemam kaut ko pilnīgi citu. Un mūsu tajā Bībeles studiju grupiņā arī viens brālis izteica tā domu, ka mums jau parasti patīk, ja mums ir jauns apģērbs, ja gribas uzreiz to vilkt un tā, un tas liekas tāds labāks varbūt kādā brīdī, kā kaut kāds apģērbs, kas mums jau kādu laiku ir bijis. Tie ir tādā sadzīviskā jomā runājot. Un tad jādomā, kāpēc cilvēkiem dažreiz nešķiet iekārojams tas jaunais apģērbs, ja, tā Kristus taisnība. Un te man šķiet arī viena atbilde var būt, ka viņi vienkārši neapzinās tā piedāvājuma būtību un neapzinās to vērtību. Un varbūt tas arī ir tāds uzdevums mums, jā, mācēt, parādīt to, kā kaut ko skaistu, kā kaut ko iekārojamu, kā kaut ko atbrīvojošu, atjaunojošu, kā kaut ko tādu ļoti labu. Man šķiet, ka viena problēma cilvēkiem ir tiem, kuri varbūt nav vēl Bībeli iepazinuši, ka viņiem Bībele šķiet sarežģīta, nesaprotama, neizzināma, un tādēļ varbūt daudz arī atmet ar roku, bet vajag mazliet piepūlēties un iedziļināties, un tad tā kļūst par mīļu grāmatu. Es varu teikt, ka pie sevis, ko es esmu sapratusi un lasot daudz dažādus materiālus, tas arvien vairāk un vairāk arī apstiprinās, ka var būt divi veidi, ar kādu tu pieeji Bībelē. Tu vari pieiet ar teorētisku veidu, kad tu vienkārši gribi uzzināt kādus vēsturiskus faktus un kaut ko no arheoloģijas un tā, bet tu vari pieiet ar personisko tādu, caur personiskās prizmas pieeju, kad tu meklē atbildes sev, kad tu meklē Dievu sev, kad tu gribi zināt, ko Dievs tev saka, kā tev savu dzīvi vadīt. Un tas tad atsaucās, ja rezonē ar to, kur Dievs ir teicis, kad ja jūs mani meklēsiet, jūs mani atradīsiet. Un tad Dievs arī personiski atbild. Varbūt labs Bībeles piemērs ir Jēzus saruna ar Nikodēmu. Ja Advents svētku žurnālā jūs izlasīsiet to brīnišķīgo rakstu, kas tur šobrīd ir publicēts, tieši šī saruna, kur Nikodēms, kurš zināja visus rakstus, viņš zināja perfekti viņus, jo viņš bija tā laika vadošais garīgais līderis. Viņš saprata, ka viņam kaut kas pietrūkst, ka viņa zināšanas nav, līdz šim iegūtās zināšanas viņu nepārliecina, ka viņam varētu būt mūžīgā dzīvība garantēta.
Un Jēzus viņam atbild, tev ir jāpiedzimst no augšienes. Un tad Nikodēms saka, bet tas jau nav iespējams, es esmu vecs vīrs un es jau vienreiz esmu piedzimis. Tas parāda, ka viņš nesaprot, par ko Jēzus runā. Un tad Jēzus viņam atbild, jā, tev tas nav iespējams, bet tas ir svētajam garam iespējams. Un atkal, pats tu to nevari izdarīt. Tev tas ir vajadzīgs, bet pats tu to nevari noorganizēt priekš sevis. To tev var iedot tikai svētais gars. Un tad loģiski tālāk domājot, ir jautājums, tad ko lai es daru? Ja man to vajag, bet es to nevaru sev noorganizēt, tad ko lai es daru? Un tā Jēzus atbilde ir ļoti interesanta. Es tiešām iesaku visiem izlasīt rakstu Advents vēstīs, kas ir marta mēneša numurā, un arī Bībelē sarunu Nikodēmam ar Jēzu, jo tālāk tā atbilde ir ļoti vienkārša. Uzlūko Jēzu, domā par Jēzus dzīvi, un svētais gars tevi pārveidos. Un tas ir tas, Vineta, ko tu, minēji, ja, kad ir cilvēki, kas saka, es neko nesaprotu no Bībeles, arī es tādus cilvēkus esmu satikusi. Un tas ir tas, ko es domāju, apostols Pāvils cenšas atklāt, ka tagad ir laiks tiem, kam viņš tur sludināja, ja, ka jūs zinat ebreju reliģisko kultūru un visu to vēsti, tagad ir laiks pāriet uz praktisko piepildījumu Jēzu. Un tas ir tas pats, kas arī mums ir vajadzīgs, ka ir labi zināt teoriju, jo tā dod pamatu, un tad tu zini, ka tu stāvi, uz klints, nevis uz smiltīm. Bet tā nedod mūžīgo dzīvību. Tieši Jēzus atnākšana pie Jēzus, šis personiskais gājums ar Jēzu kopā, tas ir tas, kas dod jaunpiedzimšanu, kas dod atgriešanos, kas veido raksturu un kas nodrošina mūžību. Jo, piemēram, reliģiskie vadītāji, viņi mēdza uzsvērt ārējo uzvedību, formu, rituālu ievērošanas svarīgumu, bet Jēzus, mēs redzam Bībelē, ka viņš koncentrējās uz mūsu domām. Varētu pat teikt uz jūtām. Viņš bieži piemin sirdi, un kad viņš uzdod jautājumus, gandrīz visi viņa tādi dialogi, viņi ir ar daudz jautājumiem, un Jēzus uzdod jautājumus, lai rosinātu cilvēku domāt. Viņam ir ļoti svarīga šī personiskā pieeja, konkrētais cilvēks, jo mēs esam dzirdējuši to tādu teikumu, ka ja uz zemes būtu bijis tikai viens cilvēks, arī tad Jēzus būtu nācis pie krusta. Viņš nebūtu teicis, ka tas ir pamazs, ja, tas nav pietiekami, lai es te nāktu. Un viņam šī personiskā, individuālā pieeja, glābjošā pieeja, un tā ir tā, ko viņš sagaida arī no mums. Individuālu gājumu kopā ar viņu. Turpinot par to praktisko gājumu, varam lasīt arī uz priekšu tālāk šajā 3. nodaļā vēstulē kolosiešiem. Un tur vēl ir viens teikums, par kuru es mazliet vairāk gribētu ko pateikt. Un no 12. līdz 14. pantam varam izlasīt. Tad kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un tad ir šis teikums, un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Un kā tad saprast šo mīlestību, kas ir pilnības saite? Bija doma par to, ka mīlestība ir tā, kas sasien visu kopā un padara to vispār visu iespējamu. Bet kāda mīlestība tā ir? Tā nav mūsu sautīgā mīlestība, bet viņa mīlestība. Ja mums ir virsraksts dzīvot ar Kristu, tad tā ir viņa mīlestība, kas ir mūsos. Un tās arī nav kādas sentimentāls jūtas, kā dažkārt, mēs saucam, ko mēs dažkārt saucam par mīlestību, bet tāda mīlestība, kāda bija Kristum, tā pašaizliedzīgā, pašuzupurīgā mīlestība, kas ir gatava paiet lieku soli, gatava panest otra nastu. Protams, ka tas ir ļoti augsts standarts, to mēs saprotam, ka tas ir milzīgi augsts standarts. Un tas ir īstenojams tikai vienā veidā, tāpat kā Sigita pirmīt arī teica par to, ka tas ir iespējams tikai tad, ja mūsos dzīvo Kristus. Mēs paši no sevis to nevaram ne radīt, ne piespiest, ne sevi disciplinēt uz to, uz kādu brīdi mēs varbūt varam saņemties būt laipni, bet lai tas būtu dabiski, lai tiešām mēs tā dzīvotu, tad tas ir iespējams tikai tad, ja mēs dzīvojam ar Kristu un ja viņš ir tas darītājs mūsos. Lai iedrošinātu sevi un tos, kas mūs klausās, es gribētu teikt, ka tas ir arī process. Tas ir soli pa solītim. Tas nav tā, ka uzreiz es esmu laipna pret visiem,
ka uzreiz es esmu pret visiem līdzjūtīga un pazemīga un pacietīga un visus panesu. Ir arī kādi varbūt cilvēki mums, kurus ir grūti panest. Varbūt ne, varbūt jā, kā tas dzīvē gadās. Bet tas ir process, kad Dieva gars ar mums strādā, kad Dieva gars mūs pārliecina, ka mēs lūkojamies uz Kristus piemēru, arī uz Pāvila piemēru, un no tā visa pamazām mācamies. Un ir tāda lūkšana. Es lūdzu, lai man Jēzus palīdz uzlūkot to cilvēku vai tos cilvēkus viņa acīm, kā viņš uz to cilvēku skatās, un tas palīdz ieraudzīt tā cilvēku vērtību pavisam citādi. Paturpinot to domu par procesu, Vineta, ko tu teici, es gribētu ieskatīties vēstulē kolosiešiem un pievērst uzmanību tiem pantiem, kuri man ir atzīmēti šeit tieši, kas raksturo, manuprāt, daļu no šī lielā procesa gājuma kopā ar Jēzu un cilvēku jaunpiedzimšanas piedzīvojumu un pārveidošanos. Un tie panti ir kolosiešiem 1. nodaļa no 9 līdz 12. Un tur ir redzamas tādas, kā varētu teikt, trepas, un es gribētu izlasīt kopā. Tātad 9. pants. To saka Pāvils. Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs pagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu visā pilnībā izprastu viņa, tas ir Kristus, gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu kunga cienīga un viņam viscaur patīkama. Un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku, būt izturīgiem un pacietīgiem. Un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu pie svēto mantojuma gaismā. Mēs redzam šeit to procesu. Pāvils ir dibinājis draudzi, viņam tur ir cilvēki, un viņš turpina par viņiem lūgt, bet lūgt konkrēti, lai cilvēki tiktu apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu un izprastu Dieva gribu. Tad viņš saka, tad jūsu dzīve, ja jūs dzīvosiet ar Dieva atziņu un Dieva gudrību, tad jūsu dzīve būs kunga cienīga, un jūs pieaugsit vēl vairāk Dieva atziņā. Un tad Dievs jums dos vēl vairāk spēku būt uzturīgiem un pacietīgiem iet šo ceļu, un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam. Un mēs redzam šeit to sadarbības procesu, ja? Ka tas nav tikai es un mans Dievs. Te ir aizlūgšanas spēks, te ir rūpes, atbildības uzņemšanās par tiem, kurus tu esi iepazīstinājis ar Dievu. Dievs, kurš dod to, ko viņš dod, ja? Un no cilvēka pāriplūkstoša sirds pateicība, kad ir šī gudrība, šī atziņa, ir izturība, ir spēks, ir pacietība, un tas ir tāds liels sadarbības rezultāts ar Dievu. Vēstulē kolosiešiem 3. nodaļā, apmēram pa vidu, ir tāds interesants pāns, un tas ir 16. pāns, kur ir teikts Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Un jā, interesanti, ko tas varētu praktiski nozīmēt, pamācīt un paskubināt citam citu ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, un kā tas būtu realizējams draudzes dzīvē. Man šķiet interesanti par to domāt. Mūsu studiju materiāls te runāja par burtiskām dziesmām, par Dieva slavēšanu, un tādai domai te noteikti ir pamatota vieta, bet man lasot šo pāntu arī citos tulkojumos radās vēl kāda doma. Lasot, piemēram, Kulakova tulkojumu krievu valodā, pārtulkošu to pāntu, tur ir teikts māciet un pamāciet cits citu, un tad ir semikols, tā kā lai atdalītu to domu no nākamās, ar pateicību sirdī dziediet Dievam psalmus, himnas un garīgas dziesmas. Mazliet cita doma, un tā tad jā, kā tad tas ir noticis, kā tas varētu notikt praktiski. Kā Dieva vīri ir runājuši caur psalmiem, kā Dieva ļaudis ir runājuši caur himnām, caur garīgām dziesmām, caur slavas dziesmām,
mīlot Dievu un vedot caur šiem tekstiem cilvēkus tuvāk Dievam un uzticot visu Dievam. Un tāpat mums būtu jādara liekot centrā Dievu, un šim centram būtu jāvada visas citas mūsu sarunas, mūsu tēmas un mūsu veids, kā mēs runājam, pamācot un paskubinot, kā te ir teikts, citus, ja? Lai centrā neesam mēs, kļūdīgi cilvēki, bet lai Jēzus ir centrā. Un Elēna Vaita ir izteikusi tādu ļoti dziļu un pārdomu vērtu domu, un tagad būs citāts: kad rodas apjukums un ceļā stājas grūtības, nemeklējiet palīdzību pie cilvēkiem, uzticiet visu Dievam. Savu grūtību izklāstīšana citiem tikai dara mūs vājus un nedod spēku arī viņiem. Tā uzliek citiem mūsu garīgā nespēka nastu, ko tie nespēja atvieglot. Mēs meklējam kļūdīgu un ierobežotu cilvēku spēku, kaut gan varētu saņemt spēku no nekļūdīgā, bezgalīgā Dieva. Un vēl tālāk viņa raksta: pieņemiet Kristus vārdu kā savas drošības garantu. Vai viņš nav aicinājis jūs nākt pie viņa? Nekad neļaujiet sev runāt bezcerīgā, mazdūšīgā veidā. Ja tā darīsiet, jūs daudz zaudēsiet. Skatoties uz apstākļiem un žēlojoties, kad nāk grūtības un spiediens, jūs parādāt vārgulīgi novājināt ticību. Runājiet un rīkojieties tā, it kā jūsu ticība būtu neuzvarama. Tā kunga resursi ir neizsmeļami, viņam pieder pasaule. Paceliet acis uz debesīm ticībā, raugieties uz to, kuram ir gaisma, spēks un spējas. Šeit citāts beidzas, un ja mēs citu tā pamācītu un paskubinātu slavējot Dievu, mums droši vien būtu vairāk spēka un stiprākas saknes Kristū. Un šie citāti ir ņemti no jaunas grāmatas, kura vēl tiek gatavota, un pēc kāda laika būs pieejama izdevniecībā Patmos, un tās nosaukums ir Cerības vārdi. Cerības vārdi mums tiešām visiem ir nepieciešami. Šie cerības vārdi ir atrodami Bībelē, tādēļ turpināsim mācīties šo brīnišķīgo grāmatu, un lai Dievs mūs katru svētī ar vēl tuvākām un tuvākām attiecībām ar Jēzu. Kad tu tālu maldies vēl, šaubas nemiers dvēselē, rūpes sirdī domās tev, mieru meklē sev. Dzīves troksnī skaļajā, steigā nemierā, tavas klusās nopūtās, tikai Jēzus dzird. Jēzus tevi sauc, Jēzus tevi sauc, viņš tev garām lepājās, atver sirdī tavu. Jēzus tevi sauc, Jēzus tevi sauc, vai dzirdi balsi šo? Jēzus tevi sauc. Esam gaismā pasaulē, kurā valda tumsā grēks. Tie, kas Jēzum sirdī atdos, mantos dzīvību. Seko Jēzum šodien jau, šaubas nemieru. Tikai Jēzus noņem spējas, sirdī mieru dos. Jēzus tevi sauc, Jēzus tevi sauc, viņš tev garām lepājās, atver sirdī tavu. Jēzus tevi sauc, Jēzus tevi sauc, vai dzirdi balsi šo? Vēl Jēzus tevi gaida, vārds valk nāk.
Raidījums iespējams klausīties katru piektdienu 17:00 Adventistu vispasaules Radio Latvija YouTube kanālā, kā arī vietnes adventisti.lv resursu sadaļā. Lai jums svētīga turpmākā diena!